Nav nemaz tik sen atpakaļ, kad ziņojām par iespēju e-pakalpojumos, tātad CSDD e-pakalpojumos, saņemt informāciju par transporta līdzekļu odometra rādījumu. Tātad tādā vienkāršākā valodā, cik daudz šo automobīļu kilometru ir nobraukts. Šobrīd mēs patiešām esam radījuši sistēmu, izstrādājuši, kad katram cilvēkam, kam ir interese iegādāties transporta līdzekli, iepriekš ir iespēja noskaidrot, cik tad ar šo automašīnu ir nobraukts. Un gan CSDD e-pakalpojumos ir pieejama informācija visiem reģistrētajiem lietotājiem, gan pašam cilvēkam, kam pieder transporta līdzeklis, ejot uz tehnisko apskati vai veicot transporta līdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu, vienmēr tiek nolasīts odometra rādījums un piefiksēta šī informācija reģistrā. Līdz ar to, teiksim, izmantot iespēju mainīt šos rādītājus ir pilnīgi noteikti šobrīd nevajadzīgi, jo šī informācija ir publiski pieejama. Šeit gribēs atzīmēt vienu lietu, kad man kā cilvēkam, kurš vēlēsies pārdot automašīnu citam lietotājam, pilnīgi noteikti būs jāizskaidro, kāpēc tad iepriekšējā gadā šis odometra rādītājs ir lielāks nekā šogad, kad es to automašīnu vēlos pārdot. Ir izskanējusi arī informācija, ka agri vai vēl pa odometra rādītāju sagrozīšanu būs šos sots. Ja tā ir pagaidām tikai hipotēze. Domāju, ka tā nav hipotēze, jo arī Eiropā pieņemtā direktīva dalībvalstīm uzliek par pienākumu valstī paredzēt līdzekļus, efektīvus līdzekļus, kādā veidā iedarboties uz personām, kuras veids odometra rādījumu sagrozīšanu. Un arī šobrīd Saeimā jau pirmajam lasījumam ir atbalstīts likuma projekts, kurš paredz noteikti patiešām atbildību gan fiziskām, gan juridiskām personām par odometra rādījumu sagrozīšanu. Tā ka tas ir tikai laika jautājums. Šobrīd notiek diskusija par to, vai būt administratīvajam sodam, vai pat iespējams būs krimināla atbildība par šādu neatļautu rīcību.